pietiekami bīstami. Arī šodien izcelties šis sastāvs. Tagad te meties un Ripa vārtos! 1-0! Dans Ločmēls gūst vārtus un Latvija ir vadībā. Latvija ir vadībā un šeit labi viss izpildīts, iemetiens uzvarēts mūsu aizsardzības zonā, laba ātra pārēja. Miks arī māk novērtēt šo situāciju, vai līst uz vārtiem, nelīst uz vārtiem, piebremzēja, ieraudzīja, ka pieslēdzās Dans Ločmēls. Precīzi piespēle nojā, un tur jau arī Ločmēls izpildīja tālāk visu ļoti meistarīgi. Skatāmies vēlreiz. Miks Indrašs. Viņš jūt, kad vajag līst uz vārtiem, kad nevajag, un sagaidīja Ločmēlu. Līnskis izkrīt turpat pie vārtiem, otrs mēģinājums bloķēts. Dzierkals, ātrs vārds priekšmēties vārtī! Roberts Bukārts! 2-0! Ļoti īsā laikā Latvija spēja gūt divus vārdus, un šeit jāatzīmē viss trīnieks kopumā. Un neatkāpās pēc pazaudētām ripām, atrada veidus, kā atkal tikt pie tām ripām. Meistarīgi arī Dzierkals pieturēja, ripu redzēsim atkārtojumā. Atgriezās atpakaļ uz to pašu pusi, no kuras ripa atnāca un atrada tur priekšā Bukārts. Bukārts viens pats tādā pozīcijā. Viņu nedrīkst atstāt vienu pašu, jo viņš uzreiz sodīs. Skatāmies vēlreiz. Šeit kā Dzierkals izdomāja atpakaļ caur to pašu pusi. Vārtsargs ir izlīdz ārā no tā rāmja ārpusē. Tur pēc tam jau pārvietoties nav variantu. Aizstāvēties ar Ukraiņu šādā sastāvā, tālie soliņi, grūti nomainīt sastāvu, bet termēties un Ripa ir vārtos! Haralds Eglē! Noskan vēl vārtu konstrukcija, precīzi šāviens vārtos un rezultāts uz tablo iedegās. 3-0 Latvijas izlases labā. Haralds Eglē, Liepainieks, gūst vārtus. Jā, ne pirmā reize no šīs vietas Egli met skaitliskajā vairākumā. Pirms tam tie metieni ir bijuši labi, bet šīs acīm redzot ir bijis labākais, ļoti precīzi augšējā tālajā stūrī. Arī jāatzīmē, ilgi mēs spēlējam ar šo virknējumu šajā skaitliskajā vairākumā. Paguruši un saguruši jau bija Ukraiņas spēlētāji, protams, aizstāvēties ir daudz grūtāk, bet te neviens nepiesaidz Haraldu Egli, un no šī rakursa mēs varējām perfekti redzēt, cik precīzi trāpīja Haralds Egli. Mājas izpildījumā. Paralēli arī maiņa. Un tagad iespēja divatā. Un iespēja Rihardam Bukārtam! Vārti! Rihards Bukārts aizskrien vienatnē uz tikšanos ar Bogdanu Djačenko. Un viņš panāk rezultātu uz tablo 4-0. Jā, interesanta epizode. Ukraiņi mēģināja mazākumu aizskriet uz priekšu ar visiem 4 spēlētājiem. Gan Rihards, gan Roberts Bukārts nedaudz vēlāk kāpa laukumā un palika visiem Ukraiņiem aiz muguras. Tādēļ mēs arī varēsim redzēt. Ļoti labi piespēle uz priekšu. Tāda mīksta piespēle, lai Ripa neaizskrien pārāk tālu. Te Ukraiņi paši atveda šo epizodu un visu redzēja. Ulvis Balīnskis un laicīgā deva piespēle uz priekšu. Un tagad Jāks pa kreisi. Plašāk izdodas izspēlēt. Vēlreiz atgūms! Miks Indrašs! Numur 70 panāk 5-0. Ļoti skaisti izspēlēt šis vārtu gulums. Ripa ļoti ātri kustējās, mainīts tika malas un beigās šī diagonāla, ko izpildīja Rihards Bukārts precīzi uz nojas lāpstiņas Indrašim, un Indrašs met nekļūdīgi. Skatāmies vēlreiz. Ločmēls labi pacīnāts. Indrašs uz Jāku, un tad Rihards Bukārts. Redzam, cik skaisti eleganti piespēle pa gaisu. Tieši tajā brīdī, kad Ripa atstās pret ledu, tur jau Miks Indrašs iet.